Esiet sveicināti podkāsta Balanses skatītāji un klausītāji. Šodien ir kāda ļoti forša tikšanās. Es tā droši vien saku par katru podkāstu ierakstu reizi, bet ir reize, kad tiešām esmu ļoti priecīga. Un šodien pie manis ciemos ir Rudolfs Tašeiko. Un kā mēs jau šeit pirms podkāsta ieraksta jau runājām, tā mūsu pirmā tikšanās bija Fraternitas Livonika, man liekas, vai kāda no studentu korporācijām, kur mēs pirmo reizi tikāmies, kas bija pirms 7 gadiem. Un es atceros, ka es jau toreiz skatījos uz tevi un es domāju, bāc, un šī tik krūti un tik krūtas lietas stāst, un tu noteikti kaut ko sasniegs dzīvē. Un tas tiešām tā arī ir piepildījies, un nevēl tu šodien es arī šeit podkāstā. Ir tik daudz lietu, ko es tev gribētu pajautāt, parunāt un tā tālāk. Bet par šiem gadiem ir noticis ļoti daudz, kas ir bijusi pandēmija, ir 4 kaķi kopā, 2 tev, 2 man, 2 bērni, kāzas, doktora grāds un ļoti daudz, kas labs un forši noticis. Bet, čau, Rudolf, prieks tev redzēt. Jā, čau, prieks tev redzēt. Sen esam tikušies. Ļoti forši būt šeit un jā, super, paldies tev. Jā, un paldies, ka tu atradi laiku arī atnākt, redzot to, cik ļoti aktīvi tu darbojies. Tiešām priecos, ka mums izdevās šodien satikties. Un tā mūsu šīs dienas tēma noteikti, man liekas, ka tevi jau zina visi. Tāda ir tā mana aizdoma, bet tie, kas noteikti ir saistīti ar onkoloģiju, noteikti tavu vārdu kaut reiz dzirdējuši, un arī es ļoti bieži dzirdu, un tad man tāds, es tev pazīstu jau gadiem. Bet mēs šodien noteikti parunāsim ne tikai par un ap onkoloģiju, bet noteikti mēs tā pieskarsimies, jo tā ir ļoti liela tava darba daļa, bet šodien parunāsim arī par to, kas tad ir fiziskās aktivitātes un kāpēc tās fiziskās aktivitātes ir vajadzīgas arī veseliem cilvēkiem. Un, tu esi fizisko aktivitāšu fiziologs, līdz ar to tu, man liekas, zini visu, kas un kā un kāpēc vispār notiek mūsu ķermenī. Un tu noteikti vislabāk arī zini, kāpēc mums vispār vajag kustēties un kas tad ir tās izmaiņas, kas notiek tajā brīdī, kad mēs kustamies un tieši otrā tajā brīdī, kad mēs nekustamies. Fizisko aktivitāšu fiziologs to arī skatās un pēta. Viņš īsti nav molekulārais biologs, līdz ar to tādas padziļinātas molekulārās lietas neapskata, bet ir fizioloģiski, piemēram, kas notiek cilvēkā kustību laikā. Un tas attiecās pilnīgi uz ikvienu cilvēku, vai viņam ir kādi mērķi, kas saistās ar sportu, vai cilvēks vienkārši grib būt fiziski aktīvs un domāt par savu veselību, vai arī, piemēram, cilvēkam ir kaut kāda veida veselības nianses. Tad fizisko aktivitāšu fiziologs tad arī pēta un skatās, kā dažāda veida intensitātes, piemēram, puls, kādā pulsā mums darboties un kas notiek mūsu organismā, vai varbūt nenotiek nekas, vai varbūt kaut kas notiek pa daudz, un kā tad atrast to balansu. Un redzi, un arī tas tavs podkāsts nosaukums balans ir, manuprāt, vienkārši lielisks tāds vārds, kurš ir jāliek praksē, un tas attiecās arī uz fiziskajām aktivitātēm, ikviena cilvēka dzīvē, un pilnīgi noteikti fiziska aktivitāte ir ārkārtīgi tāds labs un efektīvs stimuls mūsu ķermenim. Un tās divas lielās sadaļas, kas notiek neatkarīgi, mums patīk kustības vai nepatīk kustības, vai mums patīk uzvilkt treniņu tērpu vai varbūt nepatīk, tas tā arī varbūt ne visi jūtās komfortabli sporta tērpos. Noliekot šīs lietas malā, ja mēs saņemamies, piemēram, uz 30 minūtes un uztaisam efektīvu aerobo slodzi, tas ir visa ķermeņa darbs, kas ilgst 30 minūtes, piemēram, tā var būt soļošana, riksīt, stipināšana vai skriešana, braukšana ar velosipēdu. Tas mums iekšā organismā kaut kādu veidu izmaiņas rada, un tad ir interesanti skatīties, mērīt un dabūt arī atbildes reakciju no cilvēka, kāda veida izmaiņas mums viņas tad arī rada. Un tas ir viens liels aspekts. Otrs aspekts ir, kā to visu mums salikt iekšā cilvēka ikdienā, kā mēs varam uzcelt cilvēka fiziskās spējas, katram mums ir fiziskās spējas,
vīriešiem, sievietēm, onkoloģijas pacientiem, cilvēkiem, kam ir dažādi veidi diagnozes, atlētiem. Nu, un šīs fiziskās spējas dzīves laikā viņas mainās. Tad būtu vērtīgi un gudri viņas iespēja robežās noturēt vai pat paaugstināt. Un otrs, tomēr nedaudz mēs pieskaramies un skatāmies, kādi ir šie molekulārie mehānismi, ko piemēram, mūsu muskuļi mums dara, lai tas varētu kaut kādā veidā miedarboties ar audzēju šūnām. Tā kā tāds liels, plašs spektrs, un tā galvenā ziņa ir tāda, ka fiziska aktivitāte ir kaut kas vairāk nekā tikai tāda kustība uz priekšu. Tas ir vesels bioķīmisks process notiek iekšā organismā, un tas ir ļoti, ļoti vērtīgi. Bet, kā parasti, tad, kad pie manis kā pie treneris kāds atnāk, varbūt tev arī ir līdzīgi, kad pie tevis kāds atnāk pirmais, ko cilvēki grib, viens ir samazināt svaru, un otrs ir palielināt muskuļus. Bet nav jau tā, ka tikai tā muskuļi strādā. Kas tad vēl? Sirds, imunitāte, tā pati onkoloģija atkal. No kustību viedokļa, lai mēs tiešām varētu koncentrētāk domāt, ko tad mums īsti vajag darīt fizisku aktivitāšu nodarbībā, un ieskicējot varbūt tās, ja mēs vairāk runājam veselības kontekstā. Piemēram, cilvēki grib būt fiziski aktīvs un ar fizisku aktivitāšu palīdzību uzlabot savu veselību. Ir 5 izmērāmi komponenti, kas nosaka katra cilvēka fiziskās spējas. Un pirmais komponents, mēs jau pieminējām, ir šī aerobā slodze, jeb šis kardio, kas tad arī mums pasaka to, ka mēs domājam par kardiovaskulāro sistēmu. Un tieši tā kā tu saki, tur ir sirds, asinsvadi, plaušas, tā skaitā perifēra asinsriti, tātad mazie kapilāri, kas aiziet līdz pašiem muskuļiem, un arī, protams, šūnas, mitohondrija, kas mums ir enerģijas mašīnītes. Kardiovaskulārā sistēma numur 1, numur 2 ir neiromuskulārā sistēma. Tātad kāds ir mūsu maksimālais muskuļu spēks lielajās muskuļu grupās. Tas ir otrs komponents, trešais komponents ir muskuļu izturība. Cik reizes, piemēram, es varu pacelt 2 kg hanteli. Numur 4 ir ķermeņa kompozīcija, kāda ir attiecības starp muskuļu masu, tauku masu, cik izturīgi ir mūsu kauli. Kauli ir ārkārtīgi svarīgi un vērtīgi. Viņi nav tikai cieti un tādi tā kā dzelzes, kas notur kaut kādu mūsu muskuļus. Viņi ir līdzīgi kā muskuļi, arī orgāns, kas daudz piedalās vielmaiņā, ķermeņa imunitātē. Un 5. komponents ir kustība apjoms locītavās. Tad mūsu pirmā doma, kā orientēties tajā milzīgajā fizisko aktivitāšu pasaulē, ir ar mērķi uzlabot šos 5 komponentus. Tad tiem tiešām būs arī vērtība mūsu ikdienā un dzīves kvalitātē vairāk gadu garumā. Bet pateicoties zinātnei un fizisku aktivitāšu fizioloģijas senajiem tēviem, sen ir izsecināts to, ka aerobā slodze un maksimālais muskuļu spēks, šie 2 ir paši kritiskākie un paši svarīgākie komponenti. Un tas mums iedod arī šeit to rāmīti un skaidrs, ka vairāk vai mazāk, ja mums tas laiks nedēļā ir ierobežots, mums nav citu variantu, kā veltīt šo ierobežoto laiku, kas mums ir, piemēram, fiziskajām aktivitātēm, jo tas bieži vien var būt diezgan ekskluzīvi, ja man ir 5 stundas nedēļā nodarboties ar fiziskajām aktivitātēm. Teiksim, man ir 2 dienas un katrā dienā es varu 30 minūtes. Nav citu variantu, kā pievērst uzmanību šiem 2 komponentiem. Ap tiem mēs arī orientējamies un sākam veidot šo fizisko aktivitāšu pieeju. Tad, ja es pareizi sapratu, tas, ko tu ieteiktu cilvēkiem ar ļoti saspringtu darba grafiku, 30 minūšu kardio treniņš vienreiz nedēļā un 30 minūšu spēka treniņš vienreiz nedēļā? Tas ir tāds minimums. Ja arī manā gadījumā man nedēļa, ja kaut kādā ziņā ir aizņemta stipri, tad cenšamies sasniegt fizisku aktivitāšu rekomendētās vadlīnijas, varam tās apskatīt vēlāk, bet ja viņas nevaram mēs sasniegt laika trūkuma dēļ,
tad tā ir taisnība. Vismaz 2 reizes nedēļā mums vajag 30 minūtes, lai mēs kaut kādu veidu efektu varētu ieraudzīt savā ķermenī. Tur varētu dalīt dažādi. Mēs varam darīt, ka vienu dienu mēs uztaisam ļoti efektīvu aerobo slodzi priekš mūsu kardiovaskulārās sistēmas, un tad nākošajā reizē mēs pievēršam uzmanību mūsu muskuļiem, kauliem un nervu sistēmai. Bet būs jēga arī no tās stundas nedēļā? Nekā necik. Tieši tā. Jo vislabākais treniņš ir izdarīts treniņš. Amen. Amen, tieši tā. Tā kā, un šeit tad sākumā izdaram kaut ko un pasakam sev paldies, un pēc tam jau tad varam šķetināt, kā tās 30 minūtes tiešām aizvadīt efektīvi. Protams, ja mēs 30 minūtes staigāsim pa parku vai gar jūru un baudīsim brīnišķīgos laikapstākļus vai iesim ārā ar sunīti, tās 30 minūtes mums droši vien, kad samazinās stresu, būs ļoti labi, tas ir nepieciešams, bet tas neko neiedos mūsu kardiovaskulārai sistēmai. Atslēgas vārds ir intensitāte, un tas pats attiecās arī uz spēka vingrojumiem. Spēka vingrojumi nenozīmē, protams, ka cilvēks uzreiz ķerās klāt pie 100 kilogramiem. Katram ir savs sākums, bet spēka vingrojumi nenozīmē arī 5 kg smagas hantelītes. Ir arī cilvēki, kuri var uzlabot savas spējas sākotnēji ar nelielu svaru, bet ļoti ātri cilvēks var progresēt. Tā kā, ja laiks mums ir ierobežots nedēļā, atslēgas vārds ir intensitāte. Labi, mēs tādā, man liekas, labā tēmā esam iekāpuši. Kas tad būtu tas treniņš, ko tu ieteiktu? Paņemsim standarta iesācēju. Ko dara iesācējs? Viņš uzvelk to savu sporta tārpu, negribīgi, ja? Un tik viņš ies skriet, un viņš gatavosies tur Rīga maratonam vai tur kam. Ko viņš dara? Full gas, tās 30 minūtes skrienam. Tas, man liekas, tāds zelta standarts jaunajiem skrējiem. Bet... kā tad darīt to gudri, kas būtu tas treniņš, bet vienkāršiem vārdiem, jo nerunājot par zonām un visu pārējo, kas būtu tās tavas zelta 30 minūtes, to vienu reizi nedēļā, ko tad izdarīt vismaz? Jā, tas ir... Par iesācēju runājot. Jā, tas ir ļoti, ļoti labs jautājums. Pirmām kārtām, kā mēs to rekomendējam darīt cilvēkiem, kuriem mēdz būt veselības sarežģījumi. Tas stāsts kaut kādā ziņā varbūt ir liekas, kad visā ir svarīgs vārds, kā to darīt pakāpeniski. Un pišķiņi varbūt saprotot, kāds arī ir mērķis. Katram mums mērķi var būt dažādi no veselības viedokļa skatoties, ja gadījumā cilvēkam tas nav dzīves aicinājums, maratonu varbūt, ka varētu nelikt kā savu dzīves lielāko prioritāti. Bet šīs 30 minūtes aizpildīt gudri, tas gan, kā tad sākt, un arī ņemsim to piemēru, ka cilvēkam varbūt arī nav pulsometrs līdzi, un cilvēks nezina neko, bet ir ar lielu apņēmību un vēlmi būt fiziski aktīvs, kas ir vissvarīgākais. Pirmām kārtām tad ir jāpaskatās, kad tad pēdējo reizi ir bijusi kāda veida fiziska aktivitāte, un ja tas ir bijis 5 vai 10 gadus atpakaļ skolā, es tur kaut kad skrēju, un es skrēju apmēram tik ātri, tad īsti mēs to šodien varbūt vēl tik strauji nepārnesam. Viss būs, organisms pielāgosies un varēs arī nodoties tai skriešanai. Mans ieteikums būtu mēģināt sākotnēji, jebkurā gadījumā mums ir jāiedod organismam neliels stimuls, neliels atgādinājums savu veidu iesildīšanās. Bet tā īsti nav iesildīšanās tāda, kad mēs stāvam, izlokamies vai izvicinam locītājus, izapļojam potītes un tā tālāk. To arī var darīt. Iesildīšanās nozīmē vismaz 6 minūtes. Tā ir mierīga intensitāte, visa ķermeņa darbs, soļošana uz priekšu. Mēs soļojam, iesoļojamies tādā aktīvā tempā, raitā solī, kam varbūt ir pieredze, var to darīt tipinot vai lēnā, komfortablā, mīkstā solītī, mīkstā riksītī. 6 minūtes uzsildam ķermeni, visa sistēma iesildās un organisms saprot, ka priekšā man būs darbs, tad kaut kas interesants un vērtīgs notiks. Līdz ar to organisms, kardiovaskulārā sistēma tam ir gatava. Apmēram 6 minūtes.
un nav aizdus. Ir patīkams, labas sajūtas, ķermenis ir brīvs, pleci man ir atbrīvoti un es jūtos labi. Tad šīs 6 minūtes ir pagājušas, tad attiecīgi mums paliek 24 minūtes, kā viņas aizpildīt. Tad var šo te pašu aktivitāti veikt nedaudz ātrākā tempā, un, piemēram, mēs cenšamies viņu veikt, kad 8 minūtes mēs to darām jau ātrāk. Ātrākā solītī, ātrākā ritmā nekā bija iesildīšanās laiks. Taisam to apmēram 8 minūtes un izvērtējam, kā mēs jūtamies. Ja sajūtas ir labas, turpinam, līdz mēs aizpildām šīs 30 minūtes. Savukārt, ja cilvēks jūt, ka tās 8 minūtes jau ir izaicinošākas un viņas arī būs, kas ir ļoti labi, mēs varam uztaisīt nelielu pauzi 2 minūtes, tempu samazināt, iedot organismu mazu restartu, lai viņš nedaudz nomierinās, elpošana nomierinās, un tad attiecīgi pabeigt to laiku, kas mums ir palicis. Un brīnišķīgi aiziet mājās, siltu dušu un liels plusiņš ir dušā klāt. paraudāt. Bet tas, ko tu runāji, principā otrās zonas treniņš, ja mēs tādā sporta valodā. Jā, apmēram otrā uz kādu 3. zonu varētu pulss apmēram 130, ja mēs ņemam tādu cilvēku kopumā, teiksim, no 25 līdz 55 gadi, tas varētu būt tā lieta, kas ir patīkama, droša, mierīga, komfortabla intensitāte, un organisms to var izdarīt. Jā, tas, ko es esmu novērojusi, arī tad, kad pie manis atnāk sākumā sports, tur tā otrā zona, principā jau dažreiz jau ir izējot ārā, tas vienkārši norāda to, cik ļoti netrenēti, nekustīgi mēs kā sabiedrība, diemžēl, esam. Jā. Bet, skaidrs, tas pat par aerobo darbu, man liekas, nekas tāds šausmīgi sarežģīts tas nav. Labi, ko zālē darīt? Es esmu jauniņa, es esmu atnācis, dzirdēju, tur Kristīna Rudolfa runāja par tām 30 minūtēm, tad tam saņēmos tām 30 minūtēm. Treneris negrib ņemt, kurš tad iestur ņems treneri 30 minūtēm? Ko tu iesaki? Ja mēs runājam par šo pašu kardioslodzi, ja? Nē, pa spēka darbu jau. Pa spēka darbu mēs ļoti labi. Otri 50% ir spēka vingrojums, spēka treniņš. Lielajām muskuļu grupām. Vienmēr, kā svarīgs likums, ir iesildīšanās. Pārsvarā labs variants ir 6 minūtes uz skrējceļa vai uz velosipēda, vai uz steperīšu, vai uz šī elliptiskā trenažiera iesildīšanās 5-6 minūtes komfortablā intensitātē, tā lai jūt, ka organisms paliek bišķiņ siltāks. Ir jāpaceļ mums temperatūra iekšā ķermenī un nedaudz jāpaukstina sirdsdarbības frekvence. Organisms tam ir gatavs. Pēc tam organisms ir sagatavots, viņš var droši doties tālāk uz kaut ko interesantāku un vērtīgāku, kā piemēram vingrojumi lielajām muskuļu grupām. Tas pats sākums būtu atrast vai nu cilvēkam pašam, vai pajautāt kādam, kas zālē ir, vai treneriem, un mūsdienās jau šī publika, kas iet uz zālēm, ir ļoti atsaucīga un viens otram palīdz, iesaka, ierāda un viens otru uzpasē. Ir atrast saucamo leg press vai trenažieru spiešanu ar kājām. Un sākumā mēs varam atrast to, kur mēs paši varam mainīt un regulēt šos te svarus. Un iepazīties ar šo te trenažieru, kā viņš strādā. Tas ir ārkārtīgi vērtīgs kustība. Viņa ir vienkārša, viņa ir droša, bet viņa iesaista mums praktiski vairāk nekā 50% mūsu muskuļu masas. Un kājas mums ikdienas funkcionēšanā, dzīves kvalitāte ir ārkārtīgi svarīgas. Līdz ar to ir arī gudri par viņām tiešām parūpēties, par kāju muskuļiem. Viņi ir lieli un masīvi un spēcīgi. Džeki, šis ir atgādājums jums never skip leg days, ja? jā, pilnīgi noteikti. Un dēļ tā resursa, kas viņās ir, to noteikti nedrīkst aizmirst. Tā vajadzētu būt vienai no prioritātei. Un iepazīties ar šo te trenažieru, un tā struktūra vienmēr ir sekojoša, uzliekam salīdzinoši vieglu svaru, paceļam viņu 8 līdz 10 reizes, izjūtam šo te trenažieri, nokāpjam nost, nedaudz atpūšamies, 1-3 minūtes,
ieliecam atkal uz tādu otro iesildošo piegājienu, uzliekam svaru nedaudz lielāku un varam jau patestēt to, kad laižot lejā svaru, mēs nedaudz to daram lēnāk. Augšā mēs cenšamies viņu uzcelt ar nelielu jau tādu apzinātu eksplozivitāti, bet kontrolētu. Tas jau mums iedod jau interesantāku stimulāciju mūsu nervu impulsam, līdz ar to nervu impulss jau krietni vien ātrāk pārvietosies pa nervu šķiedru un varēs aktivizēt arvien vairāk muskuļu šķiedras. Nokāpjam nost, un tad pārsvarā vajadzētu veikt 2 līdz 4 piegājienus, un katrā piegājienā censties pacelt svaru apmēram 4 līdz 8 reizes, vienmēr atstājot 2 cēlienus rezervē. Un pakāpeniski ar laiku piekurģēt tā, lai tas ceļamais svars viņš savā ziņā ir izaicinošs. Bet jūs to darat droši, kontrolētā kustībā, tā kustība ir saprotama. Un ar uzsvaru, ka lejā mēs to svaru nolaižam lēnām, bet augšā mēs cenšamies viņu pacelt eksplozīvāk. Tas ir ļoti, ļoti vērtīgi. Tas mums iedod ļoti lielu stimulu mūsu nervu sistēmai, jo no centrālās nervu sistēmas, kā tas impulss, lai aiziet uz lielajiem masīviem kāju muskuļiem, un tā spēja adaptēt un aizsniegties arī līdz tām dziļākām muskuļu šķiedrām, kuras neiesaistās. Tad, kad mēs ceļam ļoti vieglu svaru vai ejam ikdienā pa trepēm, viņas diemžēl netrenējās, mums ir apzināta, mērķtiecīga eksplozivitāte. Tas būtu vērtīgi. Un atrast, tas būtu viens, un atrast vai nu guļus spiešanas trenažieri, vai trenažieri, kas nodarbina krūšu muskultūru, respektīvi pāriet un vairāk pievērst uzmanību ķermeņa augšējai daļai. Tas būtu tāds pirmais sākums, ar ko būtu jāsaka, jo tās ir tās lietas, kas ir vitāli svarīgas mūsu ikdienas funkcionēšanā un dzīves kvalitātē. Man liekas, vispār, it kā nekā tāda sarežģīta, vai ne, pavisam vienkāršas lietas, ar ko sākt un ko vispār darīt. Bet jā, par to kājienu vienkārši no tādas zāles dzīves, lielākā daļa džeku, man liekas, tomēr izlaiž tās kājienas, bet tas var palielīties. Jā, man ir viens džeks, kurš speciāli brauc pie manis uz ātršiem tieši uz kājienu. Redz, tieši uz kājienu. Viņam nodot sveiciens un saka, ka viņš ir to dara pareizi un tas atmaksāsies ilgtermiņā. Absolūti. Un nav vecuma ierobežojumu. Tas attiecās uz sievietēm, uz vīriešiem, jebkurā vecuma posmā. Un tieši tā mūsu specializācija tieši ir spēka vingrojumi, izmantojot lielu pretestību, lielu svaru tieši gan senioriem, cilvēkiem ar trausliem kauliem, ar osteoporozi, onkoloģijas laikā un tā tālāk. Tā kā ikvienam ir iespējams to darīt un fiziskās aktivitātes ir iespējams pielāgot, adaptēt pilnīgi vienam cilvēkam, jo tas iekšā fizioloģiski mums rada būtiskas izmaiņas. Vēl viena lieta, ko liela daļa tā kā domā, es tā kā taisu spēka vingrinājumus, un tur redzam, un tur ir otrā zona, trešā zona, tie, kas skatās ar pulsu. Kā pateikt to, ka tas nav kardiotreniņš? Jā, protams, tas sirds strādā, bet tas nav kardiotreniņš. Tas nav kardiotreniņš, jā, un dzīves laikā redzēt dažādi, kad arī cilvēki ceļ lielus svarus, un spēks, protams, ir milzīgs, un muskuļu masa ir liela, bet ir lielas problēmas ar kardiovaskulāro sistēmu cilvēkam. Ir ārkārtīgi augsti asins spiedieni, un ikdienas aktivitātes prasa lielu piepūli. Tie ir 2 dažādi pilnīgi mehānismi, kā organisms strādā. Jo spēka treniņš vairāk strādā lokāli uz konkrēto muskuļu grupu. Protams, viņas var būt lielākas un mazākas, rokās ir mazāk muskuļu salīdzinot ar kājām, bet tur ir tā liela atšķirība, ka kardioslodze ir nepārtraukts visa ķermeņa darbs. Viss ķermenis iesaistās un viss viņš strādā, viss viņš ir aktīvs, muskuļi, vielmaiņa, asinsrite, līdzsvars, smadzenes un sirds pumpē nepārtrauktu laiku. Tā ir liela stimulācija, un tur iesaistās pilnīgi citi šie enerģijas padošanās mehānismi. Un nevelti fizioloģijas tēvi ir teikuši, ir 2 primārās sadaļas. Kardio sadaļa un maksimālais muskuļu spēks. Abas 2 iet roku rokā un vienu otru nevar aizstāt. Tāpat kā ar kardio treniņu mēs
neuzlabosim mūsu maksimālo muskuļu spēku pat 20 vai 40%. Jā, tas kā es daru. Man skriešana ir, un vispār kardiotreniņi ir nākuši un gājuši. Es kaut kad vēl ar tevi tur arī esmu konsultējusies par šo te. Bet tas, ko es sev esmu sapratusi, zinu, ka man, piemēram, vakarā tur ir laiks, kad bērns aiziet gulēt. Baigi negribās tagad tumsā iet un ārā kaut ko darīt, bet es zinu to sajūtu, kas ir pēc tam. Un es sev esmu pieņēmusi tā, ka es neskatos, kāds ir laiks ārā. Es principā neskatos, vai tur ir lietus vai kas. Un gandrīz katrā reizē tā kā ir lietas, bet es tāpat, tu saģērbies, tu ej ārā un tāds, ok, līst, labi, šodien tad tā. Un tiešām kaut tās 30 minūtes to otro zonu. Negribās jau. Kā tev ir? Man arī negribās. Bet kaut kā tā kustība ir bijusi klātesoša visu dzīvi. Arī ir bijuši periodi, kad man viņa nav bijusi, un es atceros, kā es esmu jūties un kas ar mani ir noticis, un tie ir bijuši līdz šim dzīves tādi tumšākie periodi. Bet tāpat laikā es arī zinu tās sajūtas, ko iedod šī fiziska aktivitāte. Un pats svarīgākais jau tajā visā ir tas balanss. Un tas enerģijas balans ikdienā un balans arī ar fiziskajām aktivitātēm. Mūsdienās jau ir grūti orientēties tajā fizisko aktivitāšu pasaulē, jo tā informācija ir pārāk daudz. Tad ko darīt? 30 minūtes otrā zona vai augstākas intensitātes intervāli, kas var būt ļoti efektīvi. Un arī man negribās, bet mums bija teiciens Norvēģijā, kur man bija tā lielā, milzīgā, veiksmīgā iespēja studēt. Profesori teica, ir netīrie trauki ir jānomazgā. Negribās, bet ir lietas, kas ir jāizdara. Un tieši tāpat es uz šo visu arī skatos. Es esmu iemācījies vairāk klausīties savā ķermenī, un ja es zinu, ka šobrīd man it kā pēc mana plāna ir nepieciešama augstāka intensitāte, bet es jūtu, šodien nav kaut kas, nav pašjūta tik laba, un es uztaisīšu mierīgu, komfortablu, patīkamu kardio, ko es izbaudīšu, otro zonu, varbūt trešo zonu, un izbaudīšu vairāk to procesu. Jo es zinu, ka pēc dažām dienām es uztaisīšu šo te augstāku intensitāti. Klausīties vairāk savā organismā, bet tomēr fiziska aktivitāte, viņa ir klātesoša, jo mēs vienkārši zinām, tas ir izpētīts krustām, šķērsām, to efektu, ko viņa dod. Tā kā mums viņa patīk vai nepatīk, tas ir cits jautājums, bet viņa ir jāizdara. Viņa ir jāizdara. Nepatīk man vienmēr, bet bieži vien arī patīk, prasās. Tas ir dzīvesveids un tas ir lieliski. Jā, es atceros ar Klāvu Evelu arī runāju arī tavu kolēģi. Jā. Un mēs tur runājam par tām fiziskajām aktivitātēm, un es jau jūtu, kā man tas krēsls jau vienkārši jau spiež, ka tu jau gaidi, kad varēs izkustēties. Un kas man liekas arī mūsu gadījumā ir svarīgi, mums aug nākamā paudze, un arī viņiem parādīt to, ka tas ir jādara. Es uz savu dēlu saku, parādu man biceps fleksiju, man arī uztais biceps fleksiju. Jā. Tā kā tas man liekas arī ļoti svarīgi, jo arī tu noteikti zini, ka tā statistika, kas ir, man bērnu uztrauc, jā. Par aptaukošanos, daudz darba būs. Ļoti, ja mūsu laikā mēs tad vairāk dzīvojamies ārā un pa kokiem lēkājām, un kustības bija tā mūsu brīvais laiks un izklaide, un tas iedod mums tādu labu pamatu. Šobrīd ir sarežģīti, jā. Un vakar tieši man dēls arī parādīja biceps. Jā. Un, ja tu uzskatīsi, ja ir nepieciešams, varbūt mēs varam 2-3 minūtes mierīgi pēc tam kaut kādā brīdī šeit arī izkustēties. Oho, būs treniņš, jā. Jā, tas tiešām tā ir, un kaut kā arī tiem mazajiem nodot, ka tā ir norma, jā. Ka tas ir tas, kas ir jādara, jo tā sēdēšana. Jā, bet tā mazlietiņā par tavu specialitāti, kas ir tieši arī onkoloģija un tas viss. Man liekas, mūsdienās, jau, diemžēl, man liekas, ir tā, ka katram ir vai rados vai kāds pazīstamais, kurš ir saskāries ar šo te problēmu. Un palasīju arī tavus pētījumus, paldies, tiešām ļoti interesanti un ļoti, ļoti, ļoti vērtīgi. Jā, es noteikti tur šiem pievienošu arī linkus podkāstam kādam, kas grib arī iepazīties ar šiem te pētījumiem un vairāk interesē šī te pētniecības daļa. Pēc tā visu var spriest, ka kustība ieņem milzīgu lomu tieši onkoloģisko slimību terapijā, un vai tu varētu teikt, ka kustība
ir, negluži ķīmija terapija, bet, arī ķīmiski procesi tomēr notiek, vai ne? Tieši tā. Jā, kā tu varētu par šo pastāstīt arī vairāk? Tā ir ļoti, ļoti aktuāla un svarīga tēma. Un pirmkārt, varbūt arī cilvēki, kas klausās, sākumā uzreiz pateikt to, ja jau onkoloģijas kontekstā fiziskās aktivitātes ir ārkārtīgi vērtīgas, viņas ir drošas, viņas ir akceptētas un viņas nav nekāda alternatīva. Tā ir daļa no komplicētas terapijas procesa, un to nosaka visas vadošās pasaules organizācijas. Tā kā viņas ir drošas un viņām ir 100% zaļā gaisma. Un ja jau viņas palīdz onkoloģijas kontekstā no šūnu viedokļa, ir mazāks nogurums, muskuļu spēks un uzlabot mēs pat varam terapijas laikā kardiovaskulārās sistēmas spēju izmantot skābekli, tad ikdienā ikvienam cilvēkam tas dod vēl 2 reizes lielāku efektu. Tā kā organisms viņš ir tik plastisks un tik adaptēties spējīgs, ja pat tas strādā onkoloģijas kontekstā, tad tas strādā visur. Daudzi virzieni, it sevišķi fiziskās aktivitātes onkoloģijā, arvien vairāk un vairāk vadošie pētnieki ir apmēram 34,000 klīnisko pētījumu, kas apstiprina šo te fizisko aktivitāšu efektu. Un ka viņa ir daļa no terapijas procesa, un fiziskās aktivitātes var uzlabot terapijas efektivitāti caur dažādiem mehānismiem, gan caur asins plūsmu, muskuļu masas saglabāšanu vai pat palielināšanu. Uz cilvēkiem pētījumi vēl nav veikti, ka tikai ar fizisko aktivitāšu palīdzību mēs varam būtiski mazināt audzēju augšanu. Tas ir veikts uz dzīvnieku modeļiem. Un tur apstiprinājumi ir gan, ja ir audzēji pelēm, zinātne mums zināmos ētiskos drošos apstākļos to palīdz nodrošināt, tad veicot kardioslodzi, aerobo slodzi 3 reizes nedēļā, audzēju izmērs samazinās par 60%. Līdzīgi pētījumi ir taisīti arī cilvēku populācijā, bet ir darīts tā, ka ārpus cilvēka ķermeņa cilvēks veic fiziskās aktivitātes, tiek paņemts sērums no asinīm, asins paraugs, un tad šīs te bioloģiski aktīvās vielas, muskuļi ir sekrēcijas orgāns, viņi izdala proteīnus, ko sauc par miokīniem, un šīs te aktīvās vielas tad arī uzliek virsū uz audzēju, un audzējs būtiski mazinās, viņš saplok, viņš sēdās, viņš šīs te audzēju šūnas, viņām ir apoptoze, viņas nomirst. Tas ir darīts kolbā, laboratorijas apstākļos, un tas līdz ar to mums pasaka to, kad zināmas līdzīgas vērtības varētu notikt arī cilvēku ķermenī. Konkrēti tikai vēl cilvēkos un fizisko aktivitāšu efekts vēl nav pētīts, bet tas ir laika jautājums šobrīd, kur ir milzīgs apjoms pētījumu, kad cilvēks ir fiziski aktīvs terapijas laikā, pirms terapijas, ķīmijterapijas laikā, staroterapijas laikā, arī cilvēkam ir hormonterapija pie dažādām audzēju lokalizācijām, pat arī ir metastāzes kaulos, kontrolēti un secīgi spēka vingrojumi ir obligāti, vai cilvēkam arī ir galvas smadzeņu audzēju, fiziskās aktivitātes pilnīgi noteikti, un tā galvenā ziņa ir tāda, tas nav nekas atsevišķs, tā ir daļa no sistēmiskas terapijas. Un tad īstenībā tas, ko tu saki, ir skaidrs, ka mēs ar onkoloģiskām saslimšanām izraisošajiem faktoriem sastopamies katru dienu. Stress, vide, uzturs, maskustīgums, un ļoti daudz lietas, kas tā kā ietekmē šo te onkoloģisko slimību attīstību. Tad var apgalvot, ka tad, ja mēs sportojam, esam fiziski aktīvi, tas palīdz cīņā ar vēzi. Jā. Ja cilvēks ir fiziski aktīvs, protams, dzīvē mēdz būt dažādi, un kustības ir viens no tādiem svarīgākiem aspektiem ļoti daudzos faktoros, arī profilaktiski, ja cilvēks ir fiziski aktīvs, par 40% ir mazāk iespējamība, ka var veidoties onkoloģiskā saslimšana. Ja tomēr ir kāda ģenētiska predispozīcija radiniekos un vairāk un mazāk
visiem radiniekiem ir bijusi šī diagnoze, tad ģenētiskie faktori izpaužās apmēram par 20% mazāk, ja cilvēks ir pietiekoši regulāri fiziski aktīvs. Pat nerunājot varbūt par intensitātēm, bet 3 reizes nedēļā man ir šīs te mērķtiecīgās pastaigas jau par tām 30 minūtēm. Jo pat nosacīt tik vienkāršas lietas ir tik efektīvas. Jā, un pateicoties tiem efektiem, ko kustība rada mūsu ķermenī, šie te faktori arī notiek un mazāk izpaužās. Tas sanāk, man arī ģimenē īstenībā pat no abām pusēm ir onkoloģija, tas sanāk, es nedrīkst vispār nesportot. Bet vai sanāk tā, ka mazliet atkal atgriežoties pie veseliem cilvēkiem, vai es zinu, ka man tur abām vecmāmām ir bijusi onkoloģija, bet es sportoju, es esmu aktīva, es tā kā visu daru, ēdu arī daudz, ir faktori, ko es nevaru ietekmēt, un es, piemēram, plānoju tur ģimenes pieaugumu un tā, vai sanāk, ka es arī, esot pati fiziski aktīva, samazinu to savu risku, vai es arī samazinu tādā veidā arī savam bērnam šo te onkoloģisko slimību risku? Tas ir dziļš jautājums. Es ļoti tā ceru. Es ļoti ceru, ka tas tā ir. Un skatoties no tās pieredzes, kā mums bērniņš auga mammas punciju, līdz ar to, pirmkārt, mammas veselība un mammas labklājība un labsajūtība ir tas pats svarīgākais. Tā bērniņa mamma ir fiziski aktīva grūtniecības laikā un ievēro labu šo ikdienas režīmu. Viņa ir atbalsts no tuvajiem cilvēkiem un cilvēks ir drošībā. Mamma pirmkārtām, tad es domāju, ka visdrīzāk tas atsauksies uz bērnu. Kā tas var notikt tālāk dzīves laikā ar šiem te ģenētiskiem faktoriem, nebūs man atbildu šo te visu. Bet līdz ar to aktīvs, veselīgs dzīvesveids pilnīgi noteikti ir tas, kas var mainīt arī šo te gēnu izpausmi. Tas gan ir pētīts. Tā kā pirmkārtām, ja mamma pat ir laimīga un rūpējās par sevi, tas ir liels pluss, liels garants, ka turpmākais process norit arī sekmīgi. Tavas domas par to, kāpēc tas tā notiek? Tur nav ne pētījuma, nekas. Bērnībā pats atceries, mēs arī skraidījām, lēkājām un visu kaut ko darām. Paskatoties uz mūsu bērniem, to noteikti mājās noteikti tas pats lekšanas no turienes, no šurienes, rāpšanās un visu kaut kas. Kas notika? Kāpēc mēs to pārstājām darīt? Redz, droši vien, kad tas dzīvesveids viņš mainās, viņš iet uz priekšu, ienāk tādas labas lietas, vērtīgas lietas, ko mēs izmantojam, ierīces, internets, pieejamība, telefoni, tas ātrais, milzīgais informācijas apjoms un kaut kādā mērā šī dzīves kvalitāte būtiski ir, palikusi tāda vienkāršāka, mierīgāka, fiziski drīzāk. Emocionāli varbūt tieši otrādi mentāli, ka mums ir vēl lielāks spiediens, bet mēs esam visi ielikt tādā, mierīgākā savā krēslā ar savu kastīti priekšā, un kur tad viss mums arī ir. Un mēs, diemžēl, taisnība, diemžēl mēs paši esam palikuši tādi droši vien vairāk ar telefoniem. Tas ir tikai tāds likumsakarīgs process, ka tā jaunā paudze, redzot to visu, tas turpinājums, viņš mums seko, bet tā ir milzīga piesardzīga lieta, problēma. Tam tā nevajadzēja notikt, jo mēs vēl esam, manuprāt, tā pieļauj varbūt viena no noslēdzošajām paudzēm, kuriem bija tā iespēja pa tiem kokiem un grāviem lēkāt un spēlēt futbolu ārā, kad īstenībā neviens nevarēja tevi iesaukt. Vajadzēja raušanu dabūt ārā. Un ziema, vasara, vienalga, kas viss bija ārā. Slapi, taču pilnīgi vienalga. Pārmainīt citu kaut ko, ir drēbes, nav drēbes, aiziet ārā. Fantastisks tas bija laiks, jā. Un tīri uz to fizisko mūsu vitalitāti tas arī atsaucās. Pat interesanti tagad pa kokiem pakāpelēt, ne?
Bet jā, tajā mūsu pirmajā tikšanās reizē, tad, kad mēs tevi tikāmies tajā pasākumā, tu stāstīji par savu 4x4 metodi. Jā, tas arī tas, ko tu arī joprojām izmanto. Varbūt tu vari pastāstīt arī par to, kas tad būtu tās otras 30 plus minūtes, ko mēs varētu izmantot. Nu jā, beidzot sagaidīju šo tematiku. Jā, 4x4, kas tas ir? Un vēl aizvien tā ir tāda, nav ideāls metodas, protams, nekur, un tāpat arī fizisku aktivitāšu kontekstā, bet tomēr zinātni pētījumi un šobrīd jau arī kaut kāda pieredze liek izdarīt secinājumus, ka ir lietas, kas strādā efektīvi, kas ir drošas, efektīvas un adaptējams kā jaunākiem, vecākiem cilvēkiem, tā skaitā arī atlētiem. Tad 4x4 stratēģija, tā ir fizisku aktivitāšu pieeja, kā strukturēt un efektīvi aizpildīt šo te laiku, ko mēs pavadām fiziskajās aktivitātēs. Un ir divas lielas sadaļas. Mūsu pieminētās kardio sadaļa un šī te spēka sadaļa, priekš mūsu maksimālā muskuļu spēka. Jo, ja mēs par šīm lietām nerūpējamies, tad jau no 30 gadiem mēs paliekam vājāki, nespēcīgāki un paliek vājāk arī mūsu kauli. Tev ir jau 30? Man? Jā. Diemžēl sen jau. Es toreiz Klāvam pateicu, ka viņš jau pie 30 gadniekiem žēdās, ka viņam tikai 27 vai 28. Es esmu jau kaut kādu labu laiciņu jau pāri 30, laikam jau jāskatās kaut kad uz to 40 pusi. Līdz ar to tad, es personīgi tad varu arī to tā atsaukties un paskatīties, kā tad mans ķermenis jūtas, piemēram, 26, tā, kad man bija, un tagad, kad ir vairāk nekā plus 10 klāt. Tā ir zinātnē balstīta fizisku aktivitāšu pieeja ar mērķi tiešām uzlabot mūsu aerobās spējas. Varam sākt ar aerobajām spējām. Mūsu kardiovaskulāro sistēmu. Un ir 3 faktori, kas nosaka katra cilvēka kardiovaskulārās spējas. Un tas ir tas, kā mēs ikdienā varam veikt savus darbus. Piemēram, vai mēs varam mierīgi uzkāpt uz otro stāvu, vai mums aizdus nav, bet vai mums ir ļoti liela aizdus. Kā arī tas nosaka, cik cilvēks būs veiksmīgs aerobās izturības sacensībās, uzdevumos, skriešana, pusmaratona, maratoni, riteņbraukšana, slēpošana un tā tālāk. Tas prasa lielas spējas no mūsu sirds. Šie 3 faktori, numur 1 ir maksimālais skābekļa patēriņš, varbūt, ka daudziem arī viedpulksteņi to parāda, VO2 max, cik efektīvi organisms izmanto skābekli. Numur 2 ir šis te laktāta slieksnis, respektīvi tas ir brīdis, kad organisms šo enerģiju īsti mums ar skābekli nenodrošina, un tad ieslēdzās jau iekšējie vielmaiņas procesi. Tas nozīmē to, ka intensitāte mums ir augstāka un visdrīzāk, ka mēs ļoti ilgi vairs tā nevarēsim turpināties, ka mums paliks grūtāk un kaut kad mums būs jāapstājās. Un ir 3. punkts, kas ir kustību jeb darba ekonomiskums, kas ir ļoti, ļoti svarīgs un pie viņu mēģinam atcerēties, jo viņš mums būs labi saistīts ar spēka treniņiem. Ja mums muskuļi ir spēcīgāki, tad mūsu kustības, katrs solis mums ir ekonomiskāks, efektīvāks un tā enerģija tiek izmantota ļoti, ļoti efektīvi. Mūsu kustības ir koordinētākas, sinhronizētas un mēs lieki neizmantojam enerģiju. Piemēram, ja mēs skrienam ārā 5 km/h, tas mums prasa 140 sitienus minūtē mūsu pulsa, tad attiecīgi trenējoties, tas pats ātrums mums prasa jau 127 sitienus minūtē. Tas nozīmē to, ka krietni ekonomiskāku un krietni mazāku enerģiju mums prasa tā pati slodze. Tad ko darīt? Kā tad šobrīd ir, lai šos te rādītājus varētu visoptimālāk uzlabot? Un tā rekomendācija ir tāda, ja cilvēkam nav pilna nedēļa ar ļoti daudzām un dažādām fiziskajām aktivitātēm, tad 2 reizes nedēļā, teiksim, pirmdienā un ceturtdienā, tiek rekomendēti augstākas intensitātes intervāla treniņi aerobajai slodzē.
Piemēram, to efektīvi ir darīt vai no ārā, tā var būt soļošana vai skriešana, vai arī zālē uz skrējceļa, vai arī velosipēda. Kā tas notiek? 6 minūtes jau pieminētās notiek iesildīšanās, mēs iesildamies, iesoļojamies vai nu skrienam, atkarīgs no katra cilvēka. Apmēram pulss ir 65% no maksimālā pulsa. 120, 130 sitieni minūtē. Viegla, komfortabla, patīkama intensitāte. Bet ķermenī īsti nekas interesants nenotiek šajās 6 minūtēs. Bet tad mums pēc šīm 6 minūtēm seko 4 minūšu intensīvāks periods. Tas ir mūsu atslēgas faktors. Un tas temps ir jāatrod tāds, kad mēs jūtam, ka pakāpeniski tā slodze nāk klāt un mums paliek grūtāk un grūtāk 4 minūšu laikā. Un tā, ka 4. minūtes beigās mums ir laba aizdusa. Mēs īsti nevaram sarunāties ar otru cilvēku pilnos teikumos. Ja mēs skatāmies mūsu sirdsdarbības frekvenci, tie būtu apmēram 85 līdz 95% no maksimālā pulsa 4. minūtes beigās. Bet mums vienmēr paliek pāri spēks teorētiski vēl 5. minūtei. Ja jūs jūtat, ka īsti es nevarētu vairs to 5. minūti, tad visdrīzāk, ka šis te ātrums mums ir bijis pa lielu. Uz skrējceļa to labi var izmantot, atrast komfortablu ātrumu, soļošanas vai skriešanu un manipulēt arī ar slīpumu. Droši to dariet. Cilvēkiem tas ir labi, veiksmīgi, samazinās arī triecienus uz locītavām, ceļiem saudzīgāk. Jo kāpēc 4 minūtes, kur tad ir tur tas atslēgas faktors? Taču var skriet 2 minūtes un iespējams es dzirdēju arī pusminūte, 15 sekundes iekšā, 15 ārā un tā tālāk un tā joprojām. Arī tas ir labi, arī tas uzlabo šīs aerobās spējas ievērojami. Šī metodika strādā optimālāk, tīri no fizioloģijas viedokļa. 2 minūtes mums paies, kamēr mūsu skābekļu padevi ieskriesies, viņi tiks mums līdzi. Tas nenotiek sekundes simtaļā, un tāpēc arī spriest par to, man ir labas spējas vai sliktas uzkāpjot uz 4. stāvu, mēs īsti nevaram. Jo vairāk mazāk mums visiem būs bišķiņa aizdusiņi, jo tas muskuļu jauda palielinās ātrāk nekā skābeklis mums tiek līdzi. 2 minūtes precizēju, mums ir nepieciešams, lai mūsu kardiovaskulārā sistēma ieskrienās, iepumpējās, viņa pātrinās, skābekļu padeves, vielmaiņa ir gatava tam. 2 minūtes mēs turpinam darboties, jo tādā nedaudz augstākā intensitātē un turpinam pumpēt daudz asinis caur mūsu sirdi un pie lielāka pulsa apmēram, tie 85% no maksimālā mēs izpumpējam no 25-30 litriem asiņu 1 minūtē. Tas ir tas atslēgas faktors. Tas lielais apjoms mums iedod to, kad asinsvadi paliek elastīgāki. Onkoloģijas kontekstā, liekot uzreiz to arī klāt, mēs varam imunitātes šūnas daudz precīzāk piegādāt audzējam, tā skaitā arī ķīmijterapiju. Šis lielais asins apjoms tālāk aiziet arī uz muskuļiem, sazarojās kapilāru tīklojums. Tā pārsvarā katru muskuļu šķiedru apasiņo 3 līdz 4 kapilāru mazie asinsvadiņi. Pateicoties tai lielai plūsmai, mēram pēc 12 nedēļām, 2 reizes nedēļā šo darot, tad jau notiek 7 līdz 8 kapilāri, restīvi uz pusi vairāk mēs varam piegādāt skābekli. Tur arī rodās šī te jauda, šis te ekonomiskums, un tā, ka mēs to varam darīt ātrāk un jaudīgāk. Plus mitohondrija, tas ir enerģijas sistēmas mūsu šūnās, viņi paliek lielāki, apjomīgāki, efektīvāki. Nākošais faktors, kas ir interesants, sasaucās arī kopā ar ko Klāvs pēta, kas notiek arī smadzenēs. Un tieši augstākas intensitātes rezultātā arī smadzenes ir sekrēcijas orgāns un izdala šajās sinapsēs neiroaktīvas vielas, kas mums palīdz uzlabot, atjaunot smadzeņu šūnas, sinapšu pārvades, nervu impulsu, tas uzlabo mūsu domāšanu, kognitīvās funkcijas, koncentrēšanos, un tas ir mērīts arī par cilvēkiem senioriem. Jebkurš cilvēks adaptējās pie šāda veida intensitātes, un nav jābaidās no šī vārda intensitāte. Tur ir tā lieta, ka viņas 4 minūšu laikā tas notiek pakāpeniski.
4 minūtes mēs esam cītīgi darbojušies, tad seko 3 minūtes vieglais periods. Mēs tempu samazinām, pāriem vai uz soļošanu, vai uz lēnāku skrējienu, samazinām šo slodzi un 3 minūšu laikā mūsu sirdsdarbības frekvencei, elpošanai ir jānomierinās. Mēs jūtamies, ka esam atgājuši no šī intervāla, kurš mums ir bijis izaicinošs, bet ne ekstrēms. Viņš nav ekstrēms. 3 minūtes mēs atjaunojamies, nomierinamies, pulsu dabūnam apmēram 60-65% no mūsu maksimālā. Tas palīdz mums aizvadīt arī šo te laktātu, kas ir nedaudz paaugstinājies mūsu sistēmā, kas nav nekas slikts. Laktāts ir ļoti vērtīgs un tā saucamās pienskābes, tie vielmaiņas gala produkti. Tas nav tas muskuļu stīvums, laktāts nesāp. Un organisms viņu atkal pārstrādā 3 minūšu laikā un izmanto enerģijām. Mēs turpinām atkal 4 minūtes, laižam virsū jaudīgāks intervāls. 3 minūtes mierīgāk pauzīt, aiziet atkal 4 minūtes, jaudīgāks intervāls, dodam virsū, 3 minūtes pauze un 4. noslēdzošais intervāls dodam virsū. Un pēc tam ir 3 minūtes, ir tā atsildīšanās aktīvā pauze. Restīvi mums sanāk 4 darba intervāli, katrs ilgst 4 minūtes, un tas ir tas saucamais 4x4 attiecībā uz aerobo slodzi. Maksimālo skābekļu patēriņu mēs varam paaugstināt 1% pēc katras sesijas. Okay. 2 reizes nedēļā, katru nedēļu, visu mūžu. Un es to daru 8 gadus. Vai man gribās, negribās, bet ir jādara. Un tā ir tā stratēģija, kuru mēs izmantojam onkoloģijas kontekstā, arī profesionāli atlēti dara tieši to pašu. Katrs to dara, protams, savos tempos, savā intensitātē un attiecīgi sporta veidā, kurš varbūt ir specifiskāks. Strukturētā fizisko aktivitāšu režīmā tas tiek izmantots kardioloģijā, ļoti daudz pētījumu ir bijuši par to. Onkoloģijā mēs esam veikuši pie cukuru diabēta kontekstā obligāta lieta. Es tev pačkastēšu, ka man sports arī šo taisa negluži 2 reizes nedēļā. Jūs pamaini tos intervālu treniņus, lai ir kaut kāda dažādība. Bet tad tu saki, ka būtu ok arī likt 2 reizes nedēļā, 4x4, nevis tu pamainīt tos intervālus. Tas atkarībā ir... kāds ir uzdevums, ja cilvēkam ir pilna jau diena, un, piemēram, es taisu reizi nedēļā, un pārējās reizes 2 reizes nedēļā ir vienkārši viegli patīkama intensitāte, kuras vairāk izbauda to procesu. Dažādības nolūkos 2 reizes nedēļā, ja cilvēkam ir bagātīga nedēļa, jau var netaisīt. Savukārt citreiz, ja jūt, varbūt ir kaut kāds mērķis, ko gribās sasniegt, varbūt ir no tā skābekļa patēriņa viedokļa, var uztaisīt arī 5 sesijas nedēļā, vairāk vai mazāk dienā 1 sesiju, pēc tam 2 nedēļas uztaisīt reizi nedēļā, iedot tādu ritīgo uzrāvienu. Tādai dzīves kvalitātei, lai noturētu un nedaudz paaugstinātu šo skābekļa patēriņu, tas ir apmēram 2 reizes nedēļā. Tīri, lai viņu noturētu, lai saglabātu, tā ir reizi nedēļā. Tas ir obligāti pilnīgi ikvienam cilvēkam. Mums nav varianti. Tas ir jāizdara 1 līdz 2 reizes nedēļā. Ja cilvēkam nav nekā, ir sēdošs darbs, mēs sēžam, daudz strādājam, tas ir 3 reizes nedēļā. Man liekas, vispār nekā tāda sarežģīta. Tur ir tā lieta, ka tas šobrīd ir 4 minūtes ātri, 3 minūtes lēni, un atkārtojam mēs tā 4 reizes, bet tas prasīja 10 gadus izpētīt un salikt šo te modeli, jo tas ir ticis pētīts gan ar 1 minūti, ar 6 minūtēm un tā tālāk, un tas ir tāds zelta vidusceļš plašos virzienos. Onkoloģijas kontekstā, atlētu kontekstā, senioru kontekstā, katrs to var izdarīt un katrs to var paveikt un respektējot savu ķermeni un ļoti, ļoti vērtīgi, ļoti efektīvi. Mums tagad ar dēlu tāda jauna mode ir, viņam ir pirmzobu tīrīšanas ķerīšana, tad mēs tur skrienam apkārt dīvānam. Labi, pusstundu mēs tur nenoskrienam, protams, jā. Bet jau es sāku pamanīt, ka es jau skrienu, man tur jau tā kā otrā zona jau ir, kad es ķernu. Viņam noteikti jau tur jau ir jau visu augšā ņemot bērnam to, ka bērnam viss citādāk viss ir. Jā.
vai tādam mazam bērnam, piemēram, ir efektīvi arī tad, ja viņš to minūti, piemēram, noskrien to dīvainu, jo viņš jau dod pilnā ručkā uzreiz, viņš jau tur neskatās. Nu, atskatoties savu bērnību, tieši tā, līdz pat lielam pusauģu skolas, vidusskolas gadiem neviens mums nemērīja ne pulsu, neko, un kā mēs devām, tā mēs devām, un bērniem pilnīgi noteikti, ja ir veselība, viss ir kārtībā un vecāki ir blakus, tad droši tik, lai šis process tiek izbaudīts un kā rotaļu veidā pilnīgi noteikti. Un man ar tā ir privilēģija sestdienā šīs nodarbības ārā. Dēls arī brauc līdzi, un lai viņš redz, kā tas viss notiek, un pats arī piedalās, un tikai tā mēs varam veikt tās izmaiņas. Tu strādā ar onkoloģijas pacientiem, nezinu, ļoti daudzus gadus jau. Un cik es atceros, arī pašam ir bijusi pieredze ar to, un tad tu, es domāju, vislabāk vispār vari sajust, kā tad ir visai tai terapijai iet cauri, un tā. Es esmu bijusi tikai blakus, arī ir ko turēt. Kā tu motivē šos te pacientus? Skaidrs, tev ir ķīmijterapija, tur vēl visādi veidi. Ir pēc tam nogurums, ir slikta duša, ir ēstgribas trūkums, tad aizcietējumi. Viss iespējamais, kas tik vien var būt. Varbūt kā tu atradi tajā brīdī to spēku kaut ko darīt, un kā tu palīdzi saviem pacientiem, kā tu viņus pārliecini. Varbūt kāds tiešām klausās, un jau kādu laiku jau domā, ka, varbūt kaut kur ir dzirdējis vai kaut ko. Es saku, tur veselam cilvēkam, ja ir grūti iziet, es nevaru iedomāties, kā tad, kad iet visam šim terapijas procesam cauri, zinot tiešām šos te visus labos un vērtīgos efektus. Jā, šis ir ļoti, ļoti labs jautājums un ļoti svarīgs jautājums. Onkoloģijas kontekstā ir tā, ka, ja cilvēks uzzina to fizisko aktivitāšu efektu, vai nu ir dzirdējis, un paldies ārstiem, kas akceptē šo te visu un lasa pētījumus un iedziļinās un ir tiešā kontaktā ar mums. Ja ārsts vēl to pasaka, tad tā ir zaļā gaisma un cilvēks viņš darīs. Viņš būs diezgan motivēts. Un ņemot vērā manu pieredzi, vairākus gadus atpakaļ saskāros arī ar ķīmijterapiju un pretvēža terapiju. Par cik tā kustība man bija tuva visu dzīvi, viņa bija svarīga. Un tad tas interesantākais arī, kā to visu apvienot. Pēc ķīmijterapijas sesijas atceros, gribu aiziet uz sportzāli, ko man tad darīt. Un tā pašsajūta ir tāda sliktāka. Prasu ārstiem, ārsti tajā laikā, 15 gadus atpakaļ, ārsti neko atbildēt nevar, saka, labāk to nedara, taupa enerģiju, un tā tālāk sasprāgs asinsvadi. Labi, es tajā laikā neklausu, protams, eju uz sportzāli un intuitīvi, redz, balanss, intuīcija strādā. Vieglas intensitātes aerobo slodzi, 20-30 minūtes soļoju uz skrējceļa, pamainu to slīpumu, man paliek tā siltāk, un es jūtu, man paliek labāk, es jūtos labāk, kaut kas notiek. Sākās varbūt arī neliela svīšana, un vielmaiņa pātrinās, un es sajūtu, lielu enerģijas pieplūdumu, es sajūtos ļoti labi, un sapratu, šis noteikti ir tas, kas būs jādara. Tā es turpināju, un bija dienas, kad man bija grūtāk, kad enerģija bija mazāk, tad es vienkārši kaut vai aizgāju uz sportzāli, pārģērbos, uzkāpu uz skrējceliņa, pasoļot 10 minūtes, ieliku klāt ļoti vieglas intensitātes, spēka vingrojums, un principā 25 minūšu laikā es visu izdarīju un sapratu, es esmu pastrādājis, enerģija bija mazāka, bet es tomēr izdarīju kaut ko, gāju mājās, un es biju priecīgs, un es varēju saglabāt savas fiziskās spējas labā līmenī, un tās sajūtas, tā pamēģināšana man arī deva to pārliecību, un tas tad man dod šo te lielo ticību kombinācijā, jau gan ar pieredzi, ar savu pieredzi, ar izglītību un strādājot ar cilvēkiem, iedrošināt un motivēt viņus un dabūt viņus līdz tām fiziskajām aktivitātēm, un tik līdz cilvēks jau ir pamēģinājis. Un šeit mēs atgriežamies pie tām 6 iesildīšanās minūtēm, tev vienkārši ir jāpamēģina. 6 minūtes vienmēr ir jāiekustās, pat ja pašsajūta ir slikta,
negribās un nespēks un nogurums. Galvenais ir saņemties uz tām 6 minūtēm un vienkārši pamēģināt. Vai nu tas ir uz vietas istabā pasoļot, iziet ārā pasoļot, kas būtu vislabāk, ir ļaut vielmaiņai nedaudz ieskrieties, viegli patīkama iesildīšanās. Un tad jau cilvēks saprot, ka paliek labāk, ir labi. Un tad jau mēs varam skatīties, vai nu pasoļojam bišķiņ ātrāk, tad atkal lēnāk intervālu veidā, vai vienkārši 20-30 minūtes dodamies mierīgā pastaigā. Tad cilvēks saprot to, ka tas ir vajadzīgs. Protams, ka katra nākošā reize ir tāpat vairāk mazāk neliela piespiešanās, tev ir jāsaņemās un tas jāizdara. Un cilvēki man ir stāstījuši, un tas attiecas arī uz mani, un šobrīd jau arī pētniecība to atbalsta, tā kā tas nav tāds tīri personisks faktors, es vienkārši ticēju un ticu to fizisko aktivitāšu efektam. Un tad, ja tu tici un nešaubies, ko pētniecība mums arī atbalsta šobrīd, mēs pat tur varam diskutēt un skatīties, jā, bet viņi šitādas un ceļiem un tā un kauliem, ļoti labi, starp citu arī ir, viņas palīdz. Un ja ir vēl tā ticība, tad tas efekts viņš notiek. Un tiešām terapijas rezultāti uzlabojas, nav viegli, protams, iet cauri terapijas procesam, bet cilvēki izietam cauri, viņi izmainās un iegūst ļoti daudz šajā sarežģītajā ceļojumā, kas ir pretvēžu terapija. Viņi iemīl un pierod pie fiziskajām aktivitātēm, viņi saprot savu pulsu, saprot savu intensitāti. Cilvēks saprot, kas ir 2 kg hanteli un nebaidās vairs no viņām un ierauga spēka vingrojums un nav, man spēka vingrojums, nē. Jā, ka grib mēģināt. Cilvēks sajūt savu ķermeni, viņš atkal ir tādā sasaistē ar savu ķermeni. Tas ir ļoti, ļoti vērtīgi. Un tagad cilvēks vēl padzir to, kad ārsts to iesaka, vai arī uzzina to, ka fiziskās aktivitātes ir drošas un ka viņas ir vajadzīgas, tad viss notiek. Jā, es īstenībā tā arī klausos tev un domāju, tas ir diezgan loģiski, ja tu gribi, lai tev vispār tas medikaments aiziet līdz tur tai vietai, kur viņam ir jāaiziet. Tad kaut kam vajag viņu arī aizvadīt. Tā kā, liekas, vispār nav, kādas pētījumus vispār vajag it kā tik loģiskām lietām. Un vēl viena lieta, ko es piefiksēju, jā, sociālajos mēdījos un tā bieži vien esmu lasījusi tur tekstus, tu redzēji šodien, ka kāds atnāca uz zāli tur pastaigāt pa skrejceliņu, it kā nevarētu iet ārā. Man vienmēr tas tāda dusma uzsaka, kā tu zini, kas viņam ir? Es saku, tā kā tu stāstīji par savu gadījumu, ja? Iespējams, ka tavs sasniegums tajā dienā bija aizbraukt vai aiziet līdz tai sporta zālē, ja? Un tas arī tā padomā dažreiz, ko mēs tā kā domājam un ko mēs tā kā rakstām. Tāds, nedod Dievs pašam kādreiz tādā situācijā nokļūt, ka tu tiec tikai aizbraukt līdz tai sporta zālē. Bet jā, tiešām tev kaut kādā ziņā tā klausoties un zinot arī tos tavu stāstu, tas acīm redzot bija tas tavs krusts, kuru nest un kuru pēc tam tu pārvērti tādā ļoti labā lietā. Jā, pats to ceļu es neizvēlējos, tas ceļš drīzāk izvēlējās mani, varbūt varētu tā teikt, jo kustība ir bijusi aktuāla visu dzīvi un redzam, tomēr tāda emocionālā, tāda labsajūta bērnībā, viņai ir ļoti liela nozīme, jo fiziski es biju ļoti labā līmenī. Tas viss notika ap 22 gadiem. Līdz tam es diezgan profesionāli trenējos vieglatlētā, kā daudz cīņā. Man bija tā iespēja arī Mūrjāņos mācīties. Fiziska aktivitāte bija mana ikdiena, un es dzīvoju tīrā vidē, blakus kokiem, tīrs gaiss, skābeklis un tā tālāk, bet tomēr šādas lietas notiek. Protams, dažādi veidi, iespējams ģenētiskie faktori, bet viena svarīga lieta tomēr ir arī bērnībā un arī man, kā vecākam, ir svarīgi tomēr, tā iekšējais tas ģimenes tāds siltums un ģimenes drošība ir ļoti, ļoti svarīgi tādai cilvēka vērtīgai, emocionālai tādai, attīstībai, nobriešanai ir ļoti, ļoti svarīgi ir ģimene. Un arī līdzcilvēki kādi ir apkārt, tāpēc arī tiesāt kādus citus, kas aiziet uz sportzāli, kaut vai tikai pastaigāt. Tieši tā mēs tos stāstus nezinām, un tāpēc vienmēr piesardzīgi un iejūtīgi. Un kas tur ir cilvēks
aiziet staigā uz skrēcējiem, bet tas taču ir lieliski. Tieši tā. Tieši tā. Nu. Vai arī tur, šis jau tikai tur lekprasā tur 20 kg spieši, tu nezini. Katram 20 kg ir savi, jā, tieši varbūt tam cilvēkam 20 kg ir tuvu pie 80% slodzes. Tā kā ļoti dažādi. Un varbūt cilvēkam tas ir pirmais cēliens dzīvē vispār. Absolūti. Man bija tā iespēja jau ielūkoties tavā topošajā mājaslapā. Varbūt tad, kad jau podcasts iznāks, tad jau būs tāda iespēja arī citiem. Un tu arī vadi, cik es saprotu, bezmaksas treniņus arī Āganes kalnā, kas man liekas vispār ļoti superīgi. Varbūt pastāstīji arī vairāk par šiem treniņiem, kā viņi ir domāti un vai es arī varu tur piedalīties, jo man liekas, ka tā ir ļoti, ļoti forša iespēja. Pie Mārupītes, kā viņi sauc, Mārsdītes. Jā, bet pastāsti, jā. Jā, tā mums tāds templis izveidojies un pilnīgi noteikti var piedalīties, būt ļoti forši tev tur redzēt. Tās ir bezmaksas nodarbības ārā katru sestdienu, 10:00. Mēs tiekamies pie šī Māras dārza no Mārupas ielas puses. Tagad no Stradiņas slimnīcas puses vairāk tur ir tāds bērnu laukumiņš, tur mēs arī tiekamies. Apmēram kādi 40 līdz 60 cilvēki nāk uz nodarbībām, un mēs to darām vairāk nekā 2 gadus jau. Jo tas arī ir pats svarīgākais, šo informāciju ir dot sabiedrībai, jo mēs zinām šos ieguvumus, to fizisko aktivitāšu efektu un strukturētu fizisko aktivitāšu plānu pārnes uz sabiedrību ir tas galvenais uzdevums. Un tā pirmā ideja un doma mums bija kopā ar onkoloģijas ārstiem, kas arī aizsākās 10. jūlijas uztaisīt fizisko aktivitāšu tādu kopīgu stundu. Un tā bija mūsu ārstu iniciatīva. Un man, protams, kā aktivitāšu cilvēkam onkoloģijas kontekstā tas bija brīnums. Mēs to izdarījām. Un cilvēki atnāca daudz cilvēku, un nodarbība bija ļoti forša. Tā ilgs stundu. Mēs izmantojam šos te intervālus pamatā, bet nodarbības struktūra ir labi koordinēta un balansēta. Katram ir vieta, katrs to varēs izdarīt. No nodarbības mēs pāraugam. Un jā, tās pēc šīs pirmās reizes tā atsaucība no cilvēkiem bija tik patīkama un silta, kad tad tiekamies nākošais dienas. Labi, tiekamies. Un tā mēs tā tas ir aizgājis 2,5 gadu garumā un bez maksas primāri. Tas aizsākās cilvēkiem ar onkoloģisku pieredzi, bet šobrīd nāk ļoti dažādi cilvēki. Nāk seniori, nāk jaunieši, nāk ģimenes. Un ļoti dažādi cilvēki. Nāk cilvēki ar kardiovaskulārām niansēm, cilvēki ar onkoloģijas diagnozi, protams, un intensitāti mēs pielāgojam, adaptējam, un tas kopīgais grupas efekts, tā ir terapija pati par sevi un ārā, protams, neskatoties ne uz laikapstākļiem. Un tas tāds sabiedrības pasākums ir ļoti, ļoti vērtīgs, un arī man pašam tā ir jau tāda tā kā tradīcija, un kopā ar ģimeni mēs tur braucam, un jā, ik viens ir gaidīts, katrs iegūs, un nevelti mēs izmantojam 4x4 aerobos intervālus, augstākas intensitātes, un, protams, zinātne mums to ir pateikusi, ka tas viss strādā. Un starp citu, sestdienās tas ir Rīgā, bet kādu pusgadu mūsu kolēģi trešdienās 7:00 to dara Minhenē. Tā kā jā, mūsu vācu kolēģi, gadījumā kāds trešdienās tad ir Minhenē, droši uz Minhenu. 7:00. Jā, nodarbības arī notiek tur pēc mūsu struktūras, un drīzumā būs vēl vienā Vācijas pilsētā. Un tā iniciatīva, tā doma mums arī ir iespēja robežās viņu padarīt plašāku, pieejamāku. Tieši ar šo te mērķi ir kustība, cilvēks, daba un izmantot apkārt esošu infrastruktūru. Tev īstenībā vajadzētu vākt komandu arī citās Latvijas pilsētās, apmācīt tos pašus trenerus, piemēram, 4x4 kursus, ar domu, ka tas nav varbūt kā peļņas avots, bet īstenībā, kāpēc ādažos, lai nebūtu? Ne? Tieši tā. Jā, ļoti forša doma. Tā ir laba doma.
Jā, tā kā noteikti es arī podkāstā pievienošu, kur tad var atrast šos treniņus, kur var atrast arī Rudolfu un visu pārējo. Es tev varētu runāt, man liekas, vēl pusdienu, vai ne? Un arī to grafikus var nosūtīt par 4x4 schēmu. Jā. Mums ir gan, lai cilvēki vizuāli var redzēt. Jā, tas būtu superīgi. Gan ar pulsu zonām, arī, ja nav pulsu metri, ir tā saucamā borga skala, kur pēc pašsūds var pasakot līdzi minūšu sadalījums tādu A4, tāds kopsvilkums, lai cilvēkiem ir skaidrs. Jā, tas noteikti būtu ļoti forši, ka to visu, to tad es noteikti pievienošu arī tam pašam ierakstam. Labi, mēs te runājam par zinātni, par pētījumiem, arī par dzīvi un tā. Tu esi atnācis uz podcastu Balans. Tad, kad esi tikai tu, kas tad ir tas tavs balans? Jā, tas ir brīnišķīgs nosaukums podkastam, jo mēs viņu izmantojam visu laiku, kā es teicu. Mans balans ir pēdējā laikā tas balans viņš ir mazāks. Tas balans ir principā viens no tiem vārdiem un ceļiem, kas man palīdzēja sekmīgi iet cauri arī manam terapijas procesam un noturēt to balansu pirmām kārtām, saprotot, kas esmu es pats, kas ir tas, ko es daru, ko es gribu un kas ir tas, kas man ir vajadzīgs. Un iespēja robežās to respektēt. Balans darbā, balans mājās, balans atpūtā, balans ar ēšanu, balans fiziskajās aktivitātēs, jo visās tajās lietās ir bijuši nobīdes no balanses agrāk kaut kādā dzīves posmā. Un tā, kad tas balans viņš ir, tad arī ir enerģija, ir skaidri mērķi un arī ir darba kvalitāte. Protams, tas balans mēdz izjukt. Ir nedēļas, kad kaut kas aizbīdās uz vienu vai uz otru pusi, bet tas iekšējais kodols, tas iekšējais miers, tas iekšējais miera balans, viņš vienmēr ir klātesošs un pie viņa, lai vai kas es atgriežos. Un pie viņa man palīdz atgriezties mierīgas intensitātes aerobā slodzi. 30 minūtes. Un tas ir tas iekšējās sajūtas un iekšējā prāta balanss. Tas ir tas, kas man vienmēr atvelk atpakaļ, lai kā ir gājis dzīvē, lai kas ir noticis, ir dažādi ir gājis, bet es zinu, ka es esmu atgriezies pie viņa atpakaļ, es veicu šo aerobo slodzi, es uzsilstu, visi tie iekšēji organismu procesi ieskrienās, un tu jūti, ka tas iekšējais dialogs atgriežās pie tevis, un es dabūnu to iekšējo mieru, skaidru prātu, savu uzdevumu, es atgriežos apkārt pie sevis un turpinu savu ikdienu. Es īstenībā ļoti, ļoti labi saprotu, ko tu runā. Šito es ļoti, ļoti par sevi zinu, diena ir bijusi ļoti šitā. Un tad tu izej bez austiņām, bez nekāda mūzika, nekādi podkāsti, vienkārši līst lietus, un tu tās 30 minūtes vienkārši taisni un tāds. Jā, un tur tad notiek tā iekšējā saruna, un tas man arī terapijas laikā, tā kā tu iekusties, tur aiziet visi laimes hormoni, visas iekšējās ķermeņa sulas, tur ieskrienās, un tad tu zini, un tu runājies, un es sev saku, es zinu, man izdosies, viss notiek, es taču varu, es jūtos labi, es elpoju, organisms tīrs šūnām, tas nāk par labu. Tās terapijas aiziet, es zinu, ka man izdosies, es zinu, ka es ar to tikšu galā, un kustība to palīdz. Jā, šis mums ļoti, ļoti līdzīgi, ka neskatoties to, kāds ir bijis, tā dienas skriešana, tu redzi tev tur 11,000 soļu tā, bet tad tu izēji mērķiecīgi tiešām to dari, un tad tu atnāc mājās ne tāds... Jā, tas ir tā vērts. Jā, tas ir tā vērts. Es ceru, ka man katram podkāstam, katru viesu, ko es uzaicinu, un katru podkāstu ierakstu un jautājums tā mana galvenā doma ir tā, vismaz vienam. Ja vismaz vienam tas būs noderīgi, es jau esmu tas viens, jā. Es arī gribēju teikt, es arī. Jā. Tad vēl tad mums ir divi jau. Mums ir divi jau, tad vēl vienu, vēl trešo, ja kaut vienu, tas būs noderīgi, tad tas jau ir sasniegts maksimums. Man liekas, mēs ar tevi izrunājam tiešām ļoti, ļoti labas un vērtīgas lietas, un, manuprāt, tiešām tādā
labi, laktāts varbūt varētu būt tāds sarežģītais vārds, ko varbūt nevarēja saprast, bet ļoti vienkāršā valodā un ļoti saprotam. Un es tiešām aicinu sākt kaut vai, sāksim kaut vai tām 6 minūtēm katram pamēģināt to kustību, iesildīties, vismaz uzsaukt sporta tērpu. Paskatīties sporta tērpu vizienā, un tad tā palēnām pakāpeniski tiešām nav jāsāk ar maratoniem, pusmaratoniem. Un es domāju, ka mēs noteikti tiksimies vēl kādreiz varbūt ātrāk nekā pēc 7 vai cik tur gadiem. Un es teikšu tev milzīgi paldies. Un liels paldies par to, ko tu jau dari. Jā, tas viss, man liekas, ir ļoti milzīgs ieguldījums vispār sabiedrībā kopumā. Un ir tiešām prieks tev sakot līdzi un redzēt, pazīt to Rudolfu pirms 7 gadiem, man jau ļoti patika, un tagad, domāju, mēs jau sen tur pazīstam. Tā kā tiešām liels tev paldies, un turpini darīt, ko tu dari. Jā, man liekas, ir ļoti vērtīgi. Jā, tā kā tiksimies arī noteikti to kādā ierakstā. Jā, paldies, ka uzaicināji, bija super, un paldies arī, ko tu dari, jo es zinu, ka daudz cilvēku klausās. Mums ir tā iespēja, ka nāk liela daļa uz klīniku cilvēku, viņi tev zina, viņi seko tev līdzi. Un paldies tev arī. Jā, paldies. Tiekamies vēl kādā epizodē. Paldies, ka klausījāties. Tā!